Thank you, Jesus! Čau! Es esmu Natālija, un es esmu tavu pozitīvo ziņu sludinātāja. Paldies tev, Jēzu, ka tev tagad ir šis šovs. Katru dienu mēs lasām ziņas, skatāmies tik daudz video, visur ir informācija, eksperti, politiķi. Bum! Katram ekspertam ir savs viedoklis, kurā jums it kā ir jāklausās, bet vai jūs vispār viņus pazīstat? Es jau jums teicu, mani sauc Natālija, vai ar to nav pietiekami? Kāpēc jūs nevarētu uzticēties man? Paskatieties uz šo seju un uz šo seju. Kam jūs uzticētos vairāk? Thank you, Jesus! Garākie mati Latvijā ir atrasti 153 centimetri. Gandrīz tikpat, cik mans pēdējais telefona rēķins. Paldies par super izdevīgiem tarifiem. Egoisti sadarbībā ar skaistuma kopšanas salonu Heiriga jau kopš septembra meklēja meiteni, kuru galvsrota ir īpaši bagātīga un gara. Kas notika ar meitenēm pēc tam nav zināms, bet gan jau, ka tos matus vēl redzēsim. Pirms tam notika arī garāko kāju konkurss, kuras bija 98 centimetri. Ar ko izdomāsim mērīties nākotnē? Gan jau, ka redzēsim. Thank you, Jesus! Otrs bagātākais cilvēks Norvēģijā, Steins Eriks Hāgens, kurš ir lielveikalu ķēdes Rimi īpašnieks, tieši šajā ēterā iznācis no skāpja paziņoja, ka viņš ir gejs. Tagad Rimi veiklos tiks atvēlēts īpašs plaukts visiem faliskā forma augļiem un dārziņiem. 5,98. Jūs uzlīmītas krājat? O, jā, krāju. Un ko varēs šomēnes dabūt par uzlīmēm? Ok, laikam nebūs. 59 gadus veciem vīrietim ir 5 bērni, un viņš 2 reizes bija precējies ar sievietēm. Drīzāk viņš ir nevis gejs, bet gan biseksuāls. Ok, atceļam ideju par plauktu. Ņemot vērā jaunās likumības likumus, jokosim uzmanīgi. Ļaujiet mums sākt no sākuma. Rimi īpašnieks paziņo, ka ir dudišpīp. Thank you, Jesus! Izsludināts konkurss uz vakanto Latvijas dzelzceļa vadītāju vietu. No kandidātiem tiek prasītas teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, kā arī vēlams būtu, lai kandidāts pārzinātu apveceļus maršrutā Pērnava-Rīga. LDZ nākamajiem vadītājiem ir nepieciešama augsta standarta ētikas izpratne, godīgums un nevainojama reputācija. Piedāvājam jums līdzinājā LDZ vadītāja Uģa Magoņa viedokli. I'm not fucking leaving! Varam tikai iztēloties, kā notiks konkurss uz šo vakanci. Sveicināti raidījumā Gribu būt LDZ vadītājs, un šoreiz mēs uzdosim vienu vienīgu jautājumu. Un tātad. Vilciens iet pa A. sliedēm, B. asfaltu, C. kranti un D. vēzis. Es domāju, ka A. pa sliedēm. Apsveicam! Jūs kļūstat par nākamo LDZ vadītāju. Rich bitch. I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. Thank you, Jesus! Un visbeidzot, Latgalē policija nedēļas laikā likvidē 2 marihuānas audzētavas. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas nodaļas amatpersonas realizējot operatīvo informāciju, operatīvu nostačīju. Vārkavas novada Vārkavas pagasta meža masīvā konstatēja narkotisko vielu saturošo augu nelikumīgu audzētavu. Tajā pašā laikā tuvākās Vārkavas novada ātrās ēdināšanas iestādes piedzīvojuši visu laiku lielākos ienākumus. Piedāvājam jums unikālus kadrus no iepriekš minētā policijas reida. Ja tev ir interesanti priekšlikumi, kā vēl var likvidēt marihuānu, raksti komentārus! Seko mums YouTube un Facebookā, neaizmirst nošērot šo video, kā arī pastāsti par to savai mammai, draugiem, kaķiem, suņiem, visiem, kam tu vari. Un pie tām, rakstot komentārus, neaizmirst pieminēt, kas nemāk runāt, esmu Neglīte, un šis šovs ir Drāņs. Atā! Thank you, Jesus!